Nu, kas tur ir ar to pirti un to pēršanos, un kas tajā pirtī tur vispār notiek? Vispār vai to vajag? Man ir bail. Man ir bail iet pirtī, jo man liekas, ka man tur var palikt slikti ar sirdi. Man ir palicis slikti, bet ne ar sirdi. Un es jau 20 gadus neesmu spērusi kāju nevienā pirtī, tāpēc, ka man ir bail, ka paliks slikti. Un tas nav, man nepalika slikti, tāpēc, ka es biju šitajā pirtī un izdzēru 5 litrus šņābi un iegāzos baseinā un man ievilka pirtī apakaļ. Nē, tas nebija iemesls. Tas bija vienkārši tāpatās on the go. Par šo ļoti brīnišķīgo tēmu. Mūsu superīgajā ekstrā epizodē ar mūsu var un vajag pirmo viešņu, Ditu Kauliņu. Um, Nu, ja jau es tā sāku, nu tad lūdzu iepazīstini, kas tu esi, pāris vārdos pastāsti, kas tu esi un ko tu dari, kāpēc tu tos cilvēkus moci tajā karstumā. Kāpēc es mocu cilvēkus? Es nemocu cilvēkus, bet jā, pirts manā dzīvē ir ienākusi un diezgan spēcīgi sajūtās ir uz palikšanu. Jā, es esmu Dita Kauliņa. Man ir tā grūti, es jau Inesē teicu, tā grūti nodefinēt, kas es esmu. Man vieglāk pateikt, ko es daru, nekā kas es esmu. Kas es esmu? Es esmu jā, sieviete, kas patiesi ir iemīlējusi pirti un īstenībā caur šo pirti, pirts namiņu, kas ienāca mūsu dzīvē ļoti, ļoti zīmīgi, ienāca kā dziedinātava manam vīram un man un visai mūsu ģimenes sistēmai. Un tad, kad viņa tapa, būtībā viņa arī tapa man jau ar tādu nodomu. Es vēl vispār nezināju, ka es kaut ko tādu darīšu, bet ka tā būs kā tiešām kā es redzēju, tur stāvam sievietes apkārt, es redzēju sievietes nākam iekšā. Un man tas pilnīgi bija toreiz tā izgāja cauri, ka tā būs tāda īsta, patiesa vieta, kur visas raizes atstāt ārā, ienākt iekšā un būt tādai baltai lapai, kādai īstenībā mēs katru dienu spējam katra būt. Un tā arī dabiski tas ir noticis, ka caur pirti man nāca klāt somatika, somatika alignment, kas ir ķermeņa prāta savienošana un vispār tāda cilvēka sevis sajušana. Un tas ir sanācis kopā arī ar pirti. Tad man sanāk tā kā brīžiem somatiskās pirtiņas, kur es esmu kā līdzgaitnieks. Jā, līdzgaitnieks šajos procesos, veicot sieviešu pirtis. Tas viss pie manis atnāca patiesībā caur manām iepriekšējām visām darbības jomām, kuras darbojos ar jaunajiem vecākiem. Un es pārsvarā ar sievietēm sanāca, kuras redzēju, cik ļoti svarīgi ir tas ķermeniskais, ka mēs varam strādāt ar prātu. Es varu būt līdzās viņai kā emocionālais atbalsts, bet tas ķermenis, nu vienkārši, ja tas buksēs, nu, es ar prātu varu daudz ko darīt un strādāt, bet ķermenis, ja buksēs, tad uz priekšu mēs netiksim. Un tā arī sanāca, es sāku izmācījos par pirtīšām pie savas pirtnieces, izgāju šo pirtīšu apmācību, lai varētu būt šīm jaunajām ģimenēm līdzās šajā procesā, kas ir tāds ģimenes apvienošanās, savienošanās. Vispār mammai ar tēti saprast, ka viņi tagad ir mamma un tētis, ja, ka viņiem ir vēl viena šī loma nākusi klāt un sajust to bērniņu tā patiesi, jo tajā skrējienā visā, kas ir dzemdības un pēc tam pēcdzemdības viss, ļoti iespējams nav tāda brīža, kad šie jaunie vecāki vispār var aptvert, kas ir noticis. Nu, tad šīs pirtīšas bija tas brīdis, kad rīktīgi tādā garīga arī savienošanās viņiem visiem. Jā, un mācoties šīs pirtīšas, bija šie procesi un visi, kas ir tikai atsevišķi kā sievietei, atsevišķi vīrietim, ko var veikt. Un tad es arī ar savu pirtnieci runāju, saku, klausies, bet tur ir kaut kas,
kaut kas dziļāks. Viņa teica, jā, Dita. Oh. Un tā ir nu, jau vairākus gadus. Es esmu līdzās arī sievietēm šajos pirts procesos. Es viņus nesaucu par pirts rituāliem, lai gan klientes, protams, to sakurs arī piedzīvojuši ir pirts rituāls pie pirtniecēm. Viņas arī saka, nu, tas ir pirts rituāls, bet, protams, es viņu esmu apgreidojusi pa savam, ar savu, kā es to redzu, kā es to jūtu. Un pie manis, protams, jau nāk arī sievietes tieši ar to, kas man ir, kas viņām ir nepieciešams, ka viņām ir nepieciešams tieši tas, ko es piedāvāju, ko no manis var saņemt. Jā, šīs pirtiņas noteikti ir, man pat atnāca tāds, ka rīktīgi tāda sakrāls tās piedzīvojums, jo tur tiešām tāda, nu, savienošanās visos līmeņos. Jā, un tas ir jau vairākus gadus mans, tāds sākumā likās, ka tas būs tikai kā tāda aizraušanās, bet nu jau tā ir īstenībā mana pamatnodarbošanās. Super, paldies. Linda, atgādini lūdzu, visi jau ir aizmirsuši, kas tu esi. Tad es esmu Linda Kranoriksence, transformācijas mentors ar mīlestību. Jo katrai tai lietiņai, kas, tā kā, jā, kā Dita sāstīja, ne, par to, kas arī ķermeniski, arī zemapziņā un visos daudz dažādos līmeņos, kas mums stāv priekšā, tas nav tāpēc, lai mūs apturētu, lai mūs bremzētu, bet tas ir mūsu patiesais potenciāls. Un paskatoties no tā, pavisam no citas skatu punkta, mēs varam viņu atlaist, pārtransformēt un izmantot kā savu potenciālu, un jau daudz vieglāk un harmoniskāk soļot dzīvē uz priekšu un pieredzēt sevi jau patīkamāk nekā līdz šim. Jā, nu super. Nu, ja jūs esat aizmirsuši arī, kas es esmu, tad es esmu, mani sauc Ines Zingēvica. Es esmu prāta un zemapziņas transformācijas mentors, eksperts divi vienā. Sauc kā gribi, galvenais nāc un strādā. Man pēdējā laikā mīļākā reklāma ir Barboras reklāma, kur saka, nu, ko tu nes, vai kaut kā tam līdzīgi, vai ko tu stiep, vai ko tu nes. Nu, un es tā tad savā darbā, principā arī uzdodu šo jautājumu, nu, ko tu stiep? Nu, ko tu stiep līdz tās savas traumas? Nu, ko tu stiep līdz tos savus zemapziņas paternus, tos savus iemācītos izdzīvošanas kaut kādus mehānismus? Tu viņus stiep un tu ciet. Nu, nevajag, nu, vienkārši var vieglāk, var vienkārši paņemt un nomest un atrisināt un palaist un atrisināt saknē, un tas ir ātri, un tas nav ilgstošs, gadiem ilgs process, tā ir sesija, un tu esi jau atbrīvojusies no 5 figņām, ko tu stiep. Tu vari dzīvot labāk un priecīgāk un vienkārši izvēlies prieku un dzīvo vieglāk, un viss būs superīgi. Un, jā, vienkārši ej, meklē, transformējies un beidz tupēt tur, kur tu esi. Es nezinu, kāpēc es esmu šodien tik agresīva, bet man tiešām vienkārši, tas aptumsuma koridors, pareizi, šodien aptumsuma koridors. Tāpēc man vienkārši tiešām gribās, nu, ne jau gluži kliegt, bet, nu, tā skaļāk pateikt, nu, beidz ciest. Nu, nav neviens koridors ne pie kā vainīgs, nu, vienkārši deal ar to, kas tev ir iedīlots, tās kārtas, kas tev ir, nu vienkārši deal with it. Un strādā, un viss ir tikai absolūti priekš tevis, un tāpēc arī mums ir šis te podkāsts, lai tu redzētu, lai mēs iedrošinātu ar savām pieredzēm, ar citu cilvēku pieredzēm, ka tiešām var dzīvot vieglāk un mierīgāk un harmoniskāk, bet jā, nu tev būs jāpadīlo, nu, ar saviem gļukiem, ar savām ēnām, ar saviem brīnumiem, kas nāk ārā tajās pirtīs, un vienkārši deal with it, un beidz vienkārši ņemties un ciest un dzīvo superīgu, piepildītu un vienkārši pārtikušu dzīvi. Nu, tā, viss. Tūlīt visi ies un pieteiksies pie visiem iespējamiem speciālistiem un dīlos ar savu dzīvi. Kas tad ir, Dita, pastāst, lūdzu, kas tad ir tas, ko tajā pirtī var izcelt ārā?
drīzāk man jautājums, ko tur nevar izcelt, jā, bet, nu, pastāst tiem, kas nezin, Nu, es, ko tur piemēram, var neesmu izcelt ārā. bijusi ne uz vienu šādu te pirts rituālu vai procesu vai pirtīžām. Es esmu bijusi gājusi normālā vienkārši pirtī, pakarsējies, atvēsinies, pakarsējies, atvēsinies un viss. Tāpēc man arī tiešām ļoti personiski interesē, kas tad tur īsti notiek. Tu teici, pirtīža, somatiskā pirts, ar ko tas ir atšķirīgs un kas tur notiek? Ko tu dari? Okay. Jā, Linda, tu ļoti labi. Man jau, kad Inese jau runāja par to, ka nāk tur viss ārā un viss, jā, pirts tiešām ir, es to sajūtu īpaši šajā vasarā. Un man tiešām atnāca tās ļoti spēcīgi tas, ka pirtī tu nesamelosi. Pirtī tu vari mēģināt melot, bet tev nesanāks melot. Vienkārši nav iespējams pirtī samelot. Ja tu ej, jā, Ines, tu minēji par to, ka tu esi gājis pirtī un vienkārši superīgi. Tur jau tā lieta, ka tā pirts jebkurā gadījumā, vienalga pat, ja tu neej tādā apzinātā, ja, viņa tāpatās palīdz tavam ķermenim, jo viņa palīdz atslābināties tavam ķermenim, ja. Viņa palīdz limfātiskajai sistēmai labāk darboties. Tas viss ir no tā fizioloģiskā viedokļa. Bet ja tu ej tādā apzinātā pirtī, kur tev ir pavadonis, tu vari tikt vēl līdz savai zemapziņai un vēl dziļākiem visiem slāņiem, kur, un tad var nākt ārā. Tad var nākt ārā viss kaut kas, tas, kas tev nepatīk, tas, kas tev ir ilgi apslēpts, nospiests, viss kaut kas, atmiņas uzreiz lec ārā, viss kaut kas tiešām var nākt ārā. Tā procesa laikā būtībā visi, kas ir, liekas, kas tur ir, tevi per, tevi skrubē, tevi ieziež ar medu, tev atļauj, manā gadījumā es atļauju riktīgi iznīcināt vienu no slotām vai no abas divas, ar kurām tevi per, ja? Ka tu iznīcini vienkārši, jo tas ir tas, ka mums ir tās dusmiņas un viss kaut kas, kā mēs viņas saucam, ja? Caur pirti viņas visas var iznākt ārā, caur pirti. Pirts ir tā vieta, kur tu vari visas tās apslēptās, apspiestās emocijas, kad viņas iznāk, tu viņas vari arī izlaist ārā, ne tikai viņas nāk un viņas paliek šeit, un mēs viņas nelaižam ārā. Pēdējais tāds mana klienta bija, viņa bija portugāliete, man liekas, ja nemaldos. Portugāliete vai brazīliete. Tad, kas tur pirtī, ja? Brazīliešu valodā viss un tā. Un tas ir, viņa saka, es savu dzīvi, cik viņai ap 30 gadi, viņa saka, es nebiju tā izdusmojusies. Viņa saka, es nezināju, ka man ir tās dusmas tādas. Man likās, ka, nav taču par ko dusmoties. Un tad nāca pēc tā visa procesa, ja, ka tu esi jau visu jau attīrījis, jau atvēris vaļā. Un tad nāk ārā, un tu vari vienkārši izdusmoties riktīgi. Bet tas nav tāds, ka tu vienkārši izdusmojies, un viss tas tiešām caur pirti. Mana pārliecība ir, ka tas tiešām arī aiziet. Un ka tas tiešām ir aiziet. Es to redzu arī uz klientiem, arī uz sevi, jo es esmu gājis šādos pati pirms tam arī pirts, tāpēc arī zināju, ko tas nozīmē, ka tas ir kaut kas, kas ir atnācis pie manis, un man caur sevi tas ir jādod tālāk. Tā bija pilnīgi tā mana sajūta. Jā, tā ka tas atšķirības starp somatisko un tas ir mans nosaukums. Es to pati iedevu somatiskā pirts, tāpēc, ka tas nāca tikai caur darīšanu, ka bija sieviešu pirtiņa, un es redzu vienkārši katrai, kurā ķermeņa daļā, es redzu, vienkārši ir tāds sablīvējums, cits prasīs, kā tu to redzi, ja? Es redzu, kā ķermenis vai kustās, vai elpa staigā, un vienkārši tajā vietiņā es ar šiem somatiskajiem pieskārieniem, kas man nāk caur zināšana caur somatika alignment, es vienkārši veicu šos pieskārienus, uzspiedienus, pirties to maigi daru, lai nav pa daudz. Un es redzu, kā tas vienkārši atbrīvo to ķermeņa daļu, to kas mums tur ir sakrājies, vai enerģijas kaut kāds aizsprostojums vai kaut kas. Un ka vienkārši tas atnāk un tas palīdz ķermenim vienkārši vēl
vēl atslābināties. Tas palīdz enerģijai vienkārši plūst, tavai elpai plūst daudz brīvāk nekā tas bija pirms tu ienāci pirtī. Un tas arī nāk no cilvēkiem. Viņš saka, Dita, ko tu izdarīji? Man vienkārši, kā tu zināji, ka man tieši tur ir tas, es nezinu, es redzēju, tos ķermenis man to pateica. Un ka pēc tam, jā, ka mēs sazinamies vienmēr pēc tam, es saku, jā, man ir daudz brīvāk, tur, ak, Dievs, cik laba sajūta. Jo, nu, jā, tā ir tā somatika, ko es reizēm pielietoju arī pirtī. Somatika pirtī sievietēm visbiežāk ir vēders, kad mēs veicam, nu, caur parastu, nu, nevis caur parastu, bet vienkārši pirtī. Tāpat es veicu šīs vēdera masāžas, un sievietē vēders vispār sakrālā vieta, ja, kur viss sakrājās, ne tikai sieviete, bet arī vīrietim, bet sievietei īpašāk. Jā, un tad tur vēl kaut kādā veidā šī somatika vienkārši nāk dabiski, ir nākusi klāt. Bet tev tas, nu, tu vienkārši, nu, es pie tevis, piemēram, pieņemsim, tagad gribu iet, jā. Man ir Mhm. jāizvēlās, ko es daru. Es eju uz rituālu, ne, bet uz procesu. Es eju uz somatisko pirti, vai tas ir vienkārši, es neizvēlos, ko es gribu, es vienkārši eju pie tevis. Un tad, kad tu mani ieraugi, tad arī tu redzi, kas tur nāk ārā. Jā, tas ir tas variants, kas ir. Jo somatiku, jebkurā gadījumā, nu, viņa pienāks kādā mirklī klātajā pirts procesā. Protams, ir atsevišķi gadījumi, kad mēs veicam šos somatikas procesu pirms tam. Kā ir, kad atnāk pie manis uz somatika alignment sesiju, mēs veicam šo elpošanu, šo somatisko darbu ar ķermeni, un pēc tam mēs ejam atsevišķi pirtī. Nu, tas jau ir jau tāds rīktīgi advancētais, jo tur tas darbiņš, nu, tāds, ka cilvēks jau zina, ka, šodien es paveikšu lielu darbu. Jo pirms tam tu jau izprocesējies, un tu vēl ej pirtī, un tu pirtī tā kā tāds noslēgums tam visam. Jā, tas ir tāds variants, bet tad, kad tu atnāc vienkārši uz savu vai dzimšanas dienas pirti, vai nav svarīgi, tu vari ne dzimšanas dienas pirti, tu vienkārši atnāc kā uz savu sieviešu pirti, tad tā somatika, nu, viņa vienmēr ienāks kaut kur, jo, nu, nav neviens cilvēks, kuram somatiku nevajadzētu. Mums Mm, visiem viņa ikdienā, mēs jau paši veicam īstenībā katru dienu šos somatiskos nervu sistēmas regulācijai vingrinājumus. Neapzinoties pat mhm, reizēm. Piemēram, es arī mhm, kādā brīdī šeit pašūpinos, ja? Tad kur es regulēju savu nervu sistēmu, varbūt man ir, liekas, man vispār nav satraukuma, bet kaut kur tomēr viņš varbūt bišķiņi ir, un tad es tajā brīdī palīdzu sev ar mazliet pašūpināšanos. mhm. Nu jā, nu tas ķermenis jau ir gudrs un viņš jau zina, ko viņam vajag darīt. Arī viss, kas mums liekas neapzināti, kad mums tur ir satraukums, kāpēc mēs to roku liekam uz tās sirds, jā, Jā, no sērijas tieši tā. un visas šīs te kustības. Galvenais O, pamanīt to. jā. Mm. Nu, vismaz, ja tu nepamani, tad vienkārši netraucē sev to darīt. Tas labi ir. Ok, nu, bet kā tas notiek? Teiksim, tur aiziet, tev ir grupas, vai tas ir individuālais, jo es saprotu, ka, teiksim, tur pāris, tas ir atkal kaut kas savādāks, tur draudzenes, tas ir arī kaut kas savādāks. Kas ir, nu, tur šādā no šīs puses? Jā, man ir visi šie varianti. Tos variantus, ko tu Mhm, nosauc, šie visi varianti ir arī tie, kas pastāv. Tātad mhm, tu nāc uz individuāli, tas jau ir tā, ka tikai tu. Un mēs strādājam tieši ar tavu. Jo vienmēr jau, nu, es pārsvarā taisu arī kakao pirtiņas, ka pirms tam kaut kas man nesen prasīja, vai te kakao piestāv pirtī. Es saku, nu jau piestāv. Jā, kad tu atnāc, mēs vispirms aprunājamies vispār, kas šobrīd notiek ar tevi, kas tev ir aktuāls, kas ir tas, kāpēc tu sajūti, kāpēc tev šeit ir jābūt. Reizēm tas ir vienkārši, es nezinu, es vienkārši zinu, ka man šeit ir jābūt.
Nu, tā, tas ir vislabākais. Tas ir vienkārši Mhm. perfekti. Ja? Nu, nav labākā, tu nāc arī ar nodomu. Tas ir superīgi. Uh, jā, pāru pirtiņas, tas ir vīrietis un sieviete. Tur pārsvarā ir, ka gribās vai nu tieši tā kā atdalīties un sajusties, ka mēs esam, kam patīk teikt šos 100% un 100%, nevis 50 un 50. Mhm. Vai tieši mums ir kaut kādi liels pārmaiņas priekšā, mēs vēlamies vienkārši sajust to mūsu savienību, cik mēs īstenībā esam spēcīgi kopā. Nu, dažādi varianti. Protams, vienkārši uz kāzu jubilejām, bet tas vienmēr būs par attiecībām un par Mhm. katru atsevišķi. Draudzeņu pirtiņas tā atkal ir cita enerģija, tur viņas vienu otru pazīst, tā ir atkal kopā būšana, tas ir uzdāvināts laiks vienai otrai, tas ir, nu, tā ir tāda īpaša mīlestība, man liekas, tā draudzeņu mīlestība. Un tad ir tas variants, kurš man ārkārtīgi patīk, kad satiekas tās, kurām ir jāsatiekās. Pilnīgi nepazīstams sievietes, bet tas ir līdz 3 sievietēm. Nu, kaut kur 2, 3 reizēm, jā, nu piesakās tur tā ceturtā, tad es saprotu, ok, viņai ir jābūt. Bet nu, pārsvarā tās ir 2 vai 3 sievietes, savā starpā nepazīstamas. Viņas atnāk un viņas vienmēr ir viena otrai vienkārši vislabākais, kas varēja būt. Jo vienmēr ir, es jau redzu, es jau vienmēr kaut kur, nu, uh, uh, viņas jau padalās mazliet, kāpēc, un tas redz jau kaut kur jau tās līdzības, kāpēc viņas rekur nāk abas divas. Vienai tur rekur ir, man ir bijis, jā, ka vienai tur abām divām, pieņemsim, bērniem ir depresijas, un es zinu, ka rekur, nu, tā tad rekur jau ir viena kopīgā lieta, kas viņām varētu būt, ka var nākt ārā, bet nu, tā ir vienmēr citreiz man kaut kāda interpretācija, bet visbiežāk arī tas, ko es esmu sajutis pirms tam, nu, tas arī notiek. Tā kā, jā, tas ir vienmēr tās savienības tādas, nu, īpašas, un arī ar interesi gaida tādu patīkamu satraukumu sajūsmu, nu, kā šitais viss beigās izvērtīsies. Mm. Mhm. Nu, un kas tad tur nāk tiem cilvēkiem ārā? Jo ir dzirdēti, teiksim, visādi nostāsti, ja tur, es nezinu, tur trauma tur uznāca un vēl nezinu kas. Un tad ir tie trakie stāsti, kad, oh my God, man tur kaut kāds tur past lives ir uznācis, ja. Nu, Mhm. piemēram, Linda strādā ikdienā ar iepriekšējām dzīvēm. Man, manās sesijās arī reizēm atnāk tās iepriekšējās dzīves. Ko tu redzi pirtī, kas nāk ārā un, teiksim, nu labi, tur, kas ir pārsvarā, es te neprasīšu tur kaut ko dalīt, bet, nu, kaut kādas interesantas pieredzes, ar kurām tu drīksti padalīties. Mm. Nu, tiešām ir ļoti, ļoti dažādi, bet tas tādi spilgtākie varbūt ir skumjas. Viens no tādām, kas pirtī paceļ skumjas, pirtī paceļ dusmas. Nu, pirtī paceļ, paceļ to, kas ir jāpaceļ, kas tev ir jāierauga, kas tev nu, buksē iet uz priekšu. Um, Tas ir ļoti, ļoti atšķirīgi. Es saku, tāpēc, ka man tas kontingents, ar ko es strādāju, ir tiešām Mm. atšķirīgs, un viss ir manējais, un es visur spēju būt līdzās, jo kaut kādā veidā tas savs dzīves gājums, protams, palīdz arī. Bet tas, ka jā, es esmu arī izmācījusies ar kašī kronikas, un caur to man arī, protams, ir atvēries daudz, kas es nezināju, kāpēc man tas ir jāmācās, bet tagad es zinu, protams, ja, tas viss Mm. palīdz visam šim pamatam, ar ko es nodarbojos. Un, jā, ir ļoti interesanti gadījumi. Es citreiz ir tā, ka es speru un vienkārši es jūtu, ka nu, man ir tādas skumjas, man pārņem vienkārši es speru, un man tā pēršana pilnīgi ir nevis tāda, ka tur riktīgi tur param un tā. Es jūtu, ka šim cilvēkam vispār tas nav vajadzīgs. Viņam ir vajadzīgs maigums, viņam ir šobrīd vajadzīga riktīga samīļošana, tāda pieņemšana. Uh, Un tas viens gadījums bija tāds, kad es speru, jā, un man nāk tādas nereālākās skumjas virsū. Un man nāk vārds, man nāk sievietes vārds vienkārši. Nu, prātā man skan sievietes Mhm. vārds.
Nu, ok, bet es turpinu, un es viņu ar rīktīgi tādu sievišķīgu mīlestību, nu, visu to procesu veicu. Un pēc tam tā bija grupas pirtiņa, viņas bija divas. Pēc tam viņas dalās, kas ar viņām notika un kas ir ar viņām noticis pēdējā laikā. Un šī sieviete saka, jā, nu, pagājušais gads man vispār, ah, es domāju, vai kā skaņa bija. Piedodiet, kaut kas jums tur fonā laikam aizbrauc. Mocis brauca garām droši vien pa Jā. brīvību. Jā, un viņi saka, jā, pagājušais gads man nu, tā kā atņēma draudzību, un tā, un šis ir pārmaiņu laiks, kad mēs, nu, izgaismojās tur viss un tā. Un es saprotu, ka tas ir par to, ka nu, viņa tieši stāsta, iznākot no pirtiņas to, un viņa nosauc to vārdu, nu, draudzenes, un tas vārds ir tas, kas man skanēja pirtiņā. Un es saprotu, un re, kur ir. Un es uzreiz, kad ir tās skumjas, uzreiz sapratu, kas man ir jādara Mhm. tajā brīdī. Vienkārši, nu, es vienkārši zinu, kas tajā brīdī ir jādara. Citreiz ir, kad man vienkārši ir tāds prieks, es vienkārši peru to sievieti, jau tāds dzīves prieks. Un es tikai peru, un es saprotu, bāc, un es viņai saku, wow, kāds tev ir dzīves prieks. Nu, tev pilnīgi, es saku, un tu esi atnākusi nevis tāpēc, ka tagad marinēsim, ja, bet tu gribi virzīties uz priekšu, re, kur viņa ir jau pieteikusies tur elpot, ja, visi viņi saprot, ka bāc, nu, viņa vairs šitādu dzīvi negrib, viņa vienkārši, viņai ir dzīves prieks. Bet viņai ir arī tas, ka viņa, nu, ir apņēmības pilna tagad darīt. Viņa ir, nu, pilnīgi tāds, nu, viņa ir enerģijas pilna. Viņa nav atnākusi pie manis bez enerģijas. Tagad viss dod man tagad enerģiju, ja, kur ir arī tādi gadījumi, kur, nu, es neko neiedošu, tu pati saņemsi tik, cik būs gatava. Bet un es viņai saku, wow! Nu, perfekti, es tieši tā jūtos, bāc, nu kā? Es saku, kā tu vari tā nolasīt vispār? Nu, tas ir tavs ķermenis, runā, tava enerģija runā. Šeit ir pierādījums, ka tava enerģija iet pa priekšu. Nu, tā kā Mhm. pirtī. Un tāpēc arī bieži ir, Vita, man bail pie tevis iet. Jā, nu nē, es neko nevaru, es nelasu cauri tev, es neko neredzu tādā ziņā. Jā. Bet es jūtu, es vienkārši jūtu tavu enerģiju, nu es jūtu, kas ar tevi notiek. Un ja tu vēl ļaujies tam visam, tad. Jā, jā, skumjas, un, protams, tās dusmas, bailes paceļās pirtī. Jā, bailes arī bieži paceļās pirtī. Un Nu, tas ir viena no arī tām bailēm ir vispār iet pirtī arī. Tas ir kaudzes. saistīts. Es ievēroju, ka ir saistīts, ka cilvēkiem bail iet pirtī, un tad, jo viņam patiesībā tur ir kaut kāda cita baile. Tā Jā, kā bailiet pirtī nav par pirtī iešanu baile, jā. bet baile par kaut ko citu. Jā, tas ir ļoti, ļoti saistīts. Nu, manā praksē, ko es esmu pamanījusi, nu, ne tik daudz kā varbūt nu, bailes iet pirtī, jā, jo tā nedrošība iet pirtī. Nedrošība iet pirtī, jā, ka var tā tad būt slikti, var palikt slikti, vai nevar izturēt pirtī, kā mēs pirms tam jau mazliet runājām par to, ka tu sēdi uz tā zemā plauktiņa, ja nu es te ieiešu, bet nu, es te pasēdēšu tikai tāpēc, ka nu, pirts ir laba, pirts ir limfai, pirts ir tur fiziskiem ķermenim, es te pasēdēšu. Nu, tā, nu, jā, tā tu vari darīt, noteikti sevi vari radināt pie tā, bet ir kaut kāds, es tiešām esmu savilkusi tās paralēlas, ka tiešām ir kaut kāds starp ķermeņa sajūšanu tajā brīdī, kad tu kā, izvairies no pirts un tu nevēlies kā, to karstumu, tu nevēlies vispār īsti iet tajā pirtī, ja? Tāpēc, ka ir tāda sakarība, ko es esmu savilkusi, ka tā ir tāda kā, tāpēc teicu, pirtī nevar samalot, ka tā ir tāda kā pretestība arī no ķermeņa, ka tāda, kā pareizi pateikt, ir grūti savienoties ar ķermeni. Vispilgtākais gadījums, es zinu, ka klienti šo atļauju stāstīt, viņai tiešām pirtī katru reizi pēc pirts sāp galva. Bet vairs ne, jo viņa gāja palēnām. Viņa gāja ieklausoties sevī,
Bet viņa neapstājās. Viņa turpināja iet šajā pirtī, pielāgojot visu tā kā sev, bet paralēli viņa strādāja rekur tā kā ar Lindu, ar Inesi, jā, ar visiem zemapziņas blokiem, ar elpošanu un visu. Paralēlais darbs, kas ir un kas notika, viņa pārsvarā vienmēr sesijās lidinājās. Viņa nevarēja vispār būt savā ķermenī. Un tas parādījās arī pirtī. Viņa nevar, viņa uzreiz ķermenis vienkārši ir sit ārā un rāda to īstenībā. Viņš nevis, tūlīt, man liekas, sākumā viena no jums par šo tieši teica, devās, šis ir tas mans piemērs arī, ka tevi sit ārā, ka tev liekas, ka tas ir kaut kas slikts, tātad šitais man nav vajadzīgs, bet īstenībā tas tev rāda, ka rekur ir iespēja tev vēl ieraudzīt kaut ko, vai tieši tā savienošanās ar savu ķermeni, šeit tev ir iespēja, un tas nenozīmē, ka tev obligāti tas ir jāiet caur pirti, bet pirts tev parāda, ka rekur ir lieta, ar kuru tu vari vēl pastrādāt, lai tu vēl labāk savienotos ar sevi, jo pirtī mēs spējam, tā kā man patīk arī tas salīdzinājums ar to, ka mūsu prāts ir kā mazs bērns, un mūsu dvēsele ir kā tā lielā mamma. Ja? Un kad tā arī pirtī prāts saka, nē, ir slikti, mēs nevaram iet jau pirms pirts. Ja? Būs slikti, tev būs slikti, un tad tā dvēsele saka, bet pamēģinam. Es būšu tepat blakus. Mēs tikai pamēģināsim. Mierīgi. Paskaties, kam tu uzticies. Rekur tev ir cilvēks. Tu uzticies viņam. Tu uzticies, ka viņš tev būs blakus un ka viņš tevi neievedīs nekur, kur tu pati nevēlies iet. Tas ir ļoti svarīgi man kā pavadonim esot blakus, pamanīt šo cilvēku. Jūs esmu dzirdējis tiešām briesmu gadījumus, kur vienkārši tas ir pavisam no manas tuvas paziņas, nevis kaut kur tālumā. Viņai bija traki dzimšanas dienā, vienkārši viņu močija. Viņa grib iet ārā, viņa ir slikti, un viņai saka, nē, tev tulīt nāks ārā dēmons, ja tev te ir jāpaliek. Un viņa saka, es nevaru, man ir trauma, es vairs nevaru ieiet pirtī, jo man vienkārši tas bija par daudz. Viņa saka, man likās, ka man sirds pa muti izleks ārā. Tas ir tas, ko tu nekad pie manis nesagaidīsi. Un īstenībā, pie man zināmiem pirtniekiem arī tu nekad nesagaidīsi, ka tev darīs pāri. Tev palīdzēs tajā brīdī. Protams, ir kaut kas jāmaina, jo ir tas brīdis, ka liekas, baigi karsti, ja, tā, bet ir tas brīdis, kur bišķi tu tā kā izturi to karstumu, bet tevi neturēs tik ilgi, lai tev tiešām paliktu slikti. Lai dēmonu tevis dabūtu ārā. Vai dēmonu, jā, dēmonu. Kas ir dēmons? Vienam tas ir dēmons. Es toreiz eju, what? Zin kā, jo tas ir par to, ka man arī tiešām viena kliente, viņa regulāri, mēs sanāk, ejam tajās pirtīs, un viņa ir godīga. Viņa saka, vai tu esi gatava? Vai tu esi gatava tagad? Viņa saprot, kas ir tā viņas lieta, kas viņai būtu tā kā jāpalaiž, kas atbrīvotu viņu, un lai viņa varētu turpināt tālāk tur iet savas lietas darīt. Viņa saka, es neesmu. Un pirtī to var sajust. Vai tu esi? Vai tu ne? Jo tur prāts pirtī riktīgi var atslēgties. Un saka, es neesmu gatava. Es neesmu gatava šito vēl palaist vienkārši. Un es tevi nemučīšu tagad, jo man liekas, ka tev gan šito vajadzētu palaist. Ietik ciest. Jā. Tā, Dēmonu nedzīs. Es tikko sapratu, kur ir tā mana pretestība, jo tu runā, un es tā kā mēģinu saprast, kas ir bailes. Bļāviens, pēdējo 5 gadu laikā es esmu no tik daudz bailēm atbrīvojusies pamatīgām, tāpēc arī man pusmati ir izkrituši. Es ar viņām esmu saskārusies. Nevaru iedomāties, kas man ir par bailēm. Ķermeņa sajušana, un tas viss arī īsti nevar. Bet es sapratu, kur ir manējais šis te brīnums par šīm te pirtīm un iešanā pirtī, kas īstenībā var būt diezgan daudziem cilvēkiem. Tā bērnības pieredze, tā, ka tu ej kopā ar tām tantēm tajā pirtī un ir, kurš jāuzmet gars, tikai davai, ko tu tur ņemies, būs jau labi, tur
ej, tur tu jau augšā sēdi, un tad, nu kā, nu es taču nezinu, ko darīt, un, nu, ko tad es tantēm runāšu pretī, es taču te pirtī no sērijas 2 reizes tikai esmu bijusi. Es taču nezinu, kāpēc sāku ļāviens akcentos runāt. Um, Kāds demons slēdzās klāt. Jā, nu vienkārši tas, ka tā pirts saistās ar to, ka nevis es varu iet līdz savai labsajūtai, bet ka tā pirts saistās ar to, ka tev ir kaut kas jāpacieš. Un es domāju, ka tas varētu būt, teiksim, manā konkrētā gadījumā, kāpēc ir tāds, nu, kāpēc lai es ietu tajā pirtī, nu, un tad tur jāiet ciest, un tad vēl ar slotām tur metās virsū. Jā, šitas ir baigi huge, kad es arī atceros bērnībā, tur neviens neprasīja, cik ilgi. Nu, ko tu tikko ienāci, un tur vispār, nu, Jā. tā kā tas, ko es saviem bērniem ļauju darīt, viņi, nezinu, ja viņi uzkāpj tur uz 30 sekundēm uz augšējā slāvas, tad tas ir jau huge. Viņi lejā spēlējas ar augstu ūdeni. Es gan viņiem dažreiz saku, tā jau gluži nav pirtī iešana. Un galvenais nevis ar remdenu, bet viņiem vajag reāli augstu ūdeni. Jo, ja ir randens, tad viņi saka, o, karsti, karsti. Bet, nu, labi, es ļauju viņiem pieredzēt viņu pieredzes, un lai tas būtu pirtī ar augstu ūdeni, noņemties līdz tā, oh, viss, es vairāk negribu. Bet toties viņiem ir tā. Mēs varam iet pirtī, mēs varam iet pirtī, mēs varam iet pirtī. Un tas ir daudz, daudz vērtīgāk nekā viņus nosēdināt uz tās, izcept uz tās augstākās lāpas, lai viņi savā dzīvē nekad vairāk negribētu iet tenī pirtī. Tieši tā. Un tas ir tas, ko es atceros no savas bērnības, ka tur kāda ieklausās, vēl, tur bija tā, vēl drusku, vēl drusku. Bet tas, ko es tagad esmu pamanījis, ka man, tā kā es gribētu teikt, ir lielāks kontakts ar savu ķermeni vai ar savu sajušanu, vai vismaz, teiksim, man šī programma, sevis mocīšanas programma ir dzēsta, man ir tā, ka es jūtu, ka, nē, nu jāiet, nu labi, vēl bišķīt. Bet tas vēl bišķīt ir tiešām tā, nu maksimums 1 minūte, un tas, nu nē, es neiešu. Nu, tā kā man nav nevienam nekas jāpierāda, ne sev jāpierāda, es iziešu ārā, un es ienākšu iekšā, nu es ienākšu pēc tam vēl vienreiz iekšā. Un tas dod tādu, tā kā, nezinu, savā ziņā brīvības sajūtu, tas dod tādu, ok, es pati par sevi, nevis, ka man kādam kaut kas jāpierāda, kas man liekas, man tā kā nāk no tās bērnības, jo nu, kurš tad ilgāk var izturēt, tur tā kā tāds sacensību gars ir. Un mana pieredze tieši ar pirti ir, nezinu, vai toreiz tik smalki es neatceros, vai tur bija, es tā kā gāju pāri savam tam, bet no pirces iznācu baigi forši apmierināti, nekas nebija pārkarsēt, un mēs iegājām tādā, tur bija tā pie pirts tāda upīte, tā kā līdz kaklam forši, nu, tur visu upīti var iztaigāt un visu, un es tur peldos, un man sāk griezties pasaule. Un man viss liekas, ka viss, es tagad, nu, bez maz vai tūlīt iziešu no ķermeņa. Nu, tajā laikā es neapzinājos, ka es varu iziet, nu, tā iziet no ķermeņa. Man liekas, viss, es mirstu, glābiet mani, viss, tur ir pasaules gals ir klāt. Es visu, protams, visu to atlikušo vakaru tur nogulēju, jo, redz, Lindiņai ir slikti, un, ak, Dievs, uzmanīgi, viss. Ok, tad pēc tās reizes tā piesardzīgāk gāja pirtīs, bet tagad es redzu, ka tas ir tas veids, kas ar manī tie procesi notiekās. Es tagad jau vienkārši zinu, es iznāku no pirts, no karstuma, es ieju augstumā, un es zinu, es jau jūtu, ka man sāk griezties. Es netaisu paniku. Man vajag apsēsties vai atgulties. Un tad es baudu to vieglumu. Es nezinu, kas tur notiek. Bet tur Lidināšanās, mēs to tiešām saucam maģiks par notiek. lidināšanos. Palidināt ūdenī. Ja man pie pirts nav nu, ūdens krātuves. Ar laiku mēs plānojam, varbūt nākošais gads jau bāļa, tā kā, lai var, ja, bet šobrīd, pieņemsim, mēs uzleju augstu ūdens šalti, un vienmēr ir atgulšanās. Vienmēr ir atgulšanās, un it sevišķi, nu, vasarā tas vispār ir, ja, tu atgulies un tu lidinies. Kā tu lidinies, un, protams, ja tur vēl pielieku klāt ļoti bieži kādu meditāciju, kur tu vari rītīgi sazemēties, ka tu jūti, ka tu saplūst vienkārši ar zemi, jā, nu, debesis un viss. Un tas ir tas, ko tu stāsti, kas ir normāls process,
pēc pirts, nu, kāds iziešanas, kā saskarē ar to augsto pēkšņi, tas lielais kontrasts, ja. To var, protams, fizioloģiski izskaidrot, bet kas notiek tieši, kā tu saki, ja, ar iziešanu no ķermeņa, nu, tur katram ir tie savi procesi, un katrs piedzīvo, tāpēc arī ir ne jau tikai tā pirts būšana tur iekšā. Tas ir vesels process, jo viss starpā, kas notiek, tur pat reizēm ārā no pirts ir lielākais process, kur man tieši pāris, kad bija tas vīrietis, teica, viņš teica, es nedomāju, ka starpā arī mani tur kaut kas notiks. Ja? Nu, tā kā viņš guļ un viņam, wow, un nāk tās lietas, par ko viņam nu, tīrās vaļā vienkārši rīktīgi. Un tāds tu nāk tas, kam tiešām ir jāatnāk. Un tajā brīdī ir, ja tev vajag to palīdzināšanos un vienkārši nu, sajust to tādu brīvības un viegluma sajūta, tas ir tas, kas tev ir vajadzīgs. Un tas ir tas, ko var arī šie pirts procesi arī iedot. Šitas ir beigas svarīgi to zināt, jo es saku, tajā pirmajā reizē es reāli nobijos. Tā tad pirts nav man, jo man paliek slikti. Un tāpēc es saku, par šo sirdi, paliek ar sirdi slikti. Nu, pēc visiem aprakstiem man palika ar sirdi slikti, Jā. bet patiesībā tur sirds vispār, sirdi viss bija kārtībā. Tur vienkārši nobijos no tā, nu, no tā visa procesa, kas Jo notiek. tu nezināji, kas ar tevi notiks. Jā. Teiksim, pirtī vēl man ir tā, ka man daudz nē, bet man varās iepriekšējās dzīves vaļā. Un viena no tām, kur tu tieši runāji par to pēršanu, ja, man viena bija tieši, kur man pēršanas mirklī, man vienkārši sāka šausmīgi nepatikt. Un man likās traumatiski, ka mani pēr. Un tajā mirklī nebija nekāda asa tāda, nu, vienkārši pēršana. Bet tas, ko es sapratu, ok, tā ir iepriekšējā dzīve, kur man darīja pāri, ne pirtī, bet ārpus pirts, tieši ar sišanu. Un tas bija tāds, wow! Es arī tā kā pirtī to varu atstrādāt. Jā. Un pēc tam viss, nu tā kā pēc tam vairāk nav, bet tajā mirklī man likās, ak, Dievs, lūdzu, nesit mani vairāk. Un tā kā tā drosme pateikt, stop, tagad nē, noprocesēties, un pēc tam viss, nu tā kā atkal viss ir kārtībā. Pirtī vēl man nāk tādas, nu, pašas labākās atklāsmes ever, kādas ir. Tas, ko tu saki, vai ne, tajā momentā tas prāts vienkārši aiziet labi, un šitā man jau apnika šito, tai apnika pārliecināt, ka šitas nav mums. Tad tur var sākt patiesība, īstenība un patiesība runāt. Tā kā es teiktu tā, pat ja neiet uz tādiem rituāliem, pat ja nav pavadonis, to pašu darot vienkārši apzinātāk, kur mēs, nu, tā kā mūsu sarunā pašā pirmajā es tā kā ieminējos, ja, kad pirtis arī saistās ar ko? Nu, alkohols. Tā kā dzimšanas dienā pirts alkohols. Un tad, kad es sajūtu šo, nu, tā kā es arī gribētu teikt, šo sakrālo procesu, kas notiek pirtī, liekas, ak, Dievs! Kur tur vēl alkohols? Nu, Dieva dēļ, lūdzu, tad nelietojiet. Jo tur, nu, skaties, tagad atverās iepriekšējā dzīve. Man vienkārši ir pieredze. Mums bija tādā vienā kursiņā, kur mums tāda dalīšanās un arī tādi mazi ceļojumi. Un es skatos tam cilvēkam, nu, tur glāze, tāds tumšs dzēriens iekšā. Nu, tēja varbūt. Bet viņš tur runā tā dīvaini, un gala rezultātā saslēdzās, ka viņš pat tajā procesā, nu, tā kā lāpījās. Un, nu, alu viņš tur dzēra. Protams, kur viņš nonāca? Mēs sākam, ej uz pozitīvu dzīvi. Kur viņš nonāk? Viņš nonāk karā. Un, lūk, šis bija tāds, nu, tik spilgts pierādījums, ka tā vibrācija, kurā mēs esam, mēs to informāciju arī dabūjam. Mēs varam prasīt, parādi man harmoniskāko dzīvi, bet ja mēs esam tik zemā vibrācijā, mums nerādīs neko harmonisku. Nu, ja mēs ejam tādos augstākos, mums rādīs atbilstoši vibrācijai to. Un, teiksim, arī, kad cilvēks strādā ar sevi, un tā kā pirtīs tur apzināti vai neapzināti, bet tur notiek darbs ar sevi. Un tad, kad tas notiek neapzināti, tad, nu, kādam varbūt tas saliekās, kaut kas tur labs notiekās, viņš varbūt kaut ko palaiž, bet tikpat labi mēs tur varam paņemt to, kas vēl kaut ko vairāk virsū nekā. Un tāpēc man liekas,
šito te pusē būs liela pretestība, lielākā daļa šito neņems, bet tie, kas ir gatavi, tie varbūt var paņemt no šī, kad alkoholu var lietot jebkad citur, bet tā kā ne pirtī, jo, kā jau tu minēji, ja, tur pat ir tā, ka tu nevari apturēt tos procesus, tur viņi vienkārši notiek. Jā. Jā, es piekrītu, un tāpēc arī ir, nu, viņam es arī varu iet pirtī viena bez pavadoņu, un man notiks process, jo es eju apzināti. Jā, citreiz es vienkārši eju pirtī, jo es vienkārši jūtu, ka man vajag pirtī. Un viss, jā, citreiz visi saka, mums jāiet pirtī. Nu, vienkārši ejam pirtī un sēžam ap divi un klusējam un vienkārši ļaujam tam karstumam, tam gariņam mūsu pārņemt ķermeni, ja, sajust savu ķermeni, kā tu sāc svīst, kā tu sāc vienkārši reaģēt uz karstumu, kā tu izjūti, jo caur pirti tu arī, tāpēc arī ir, caur pirti tu mācies sajust savu ķermeni. Tu vari vienreiz aiziet un pateikt, nē, viss nē, ja? Bet tu vari turpināt lēnām iet, un tas ir arī tas, ko es vienmēr saku, esi saudzīga pret sevi, nu, pārsvarā sievietē, ja? Tev nav, ja tu jūti, ka nē, nevajag, nē, nenāc, bet ja tu gribi pamēģināt, nāc, mēs maigi to darīsim, nevis uzreiz, es ieklausīšos tevi, nevis uzreiz tev jābūt tam milzīgiem procesiem, varbūt sākumā tev vispār jāpieradina ir tas savs ķermenis, ka ir kaut kāda šāda reakcija, kas ar tavu ķermeni var notikt. Tu svīsti šādi, ja tu sāc sajust vispār, vai tev šitais karstums ir ok, vai jau tev ir par daudz, ja? Jo tāpēc, ka tu atnāc uz pirti, ko es arī vienmēr saku, ja tev šajā brīdī liekas, ka tev ir jāiet ārā, tu man saki. Tev nav jāpaliek ilgāk, kā es tur tevi peru. Jā, reizēm es pajautāju, vai tu vēl vari, nu vēl mazliet. Saku, bet tikai ieklausies, ja ir jāiet ārā, ej ārā. Nē, es vēl varu, ok, tāpēc ir ļoti svarīgi, jo tā ir tā vieta, kur tu vari iemācīties tiešām sajust savu ķermeni. Nevis tas, ko mēs bieži ikdienā darām, paciešamies uz toleti, ja paciešamies padzerties. Es jau varu nepaēst, ja nu labi, paēst vēl nav tik traki, bet kaut ko ciešamies, paciešamies sevi šīs fizioloģiskās vajadzības. Un mēs attālinamies no savu ķermeni jušanas tajā brīdī. Nu, pirtī tu vienkārši nevari nesajust savu ķermeni. Tur šie visi procesi ar tevi notiek. Un manas pirts nekad nav. Es tiešām nelaižu viņas mega tur pārkurinātās un visu, kā es saku, ja bebīšiem ir līdz 40 grādiem tikai. Un tas ir tiešām tas pats sākumiņš, nevis tur beigās, ka tā pirtiņa sāk iesilt. Un tad vecākiem jau mēs pēc tam. Pieaugušiem cilvēkiem tad jau ir uz augšu tie grādi, bet tas vienmēr ir jā, par to, ka es nekad nedošu to, kas man pašai nepatīk. Tad ļoti tehniski precīzs jautājums. Katrs jau mēs mācāmies no savas pieredzes. Ja es esmu gājusi tādā pirtī, kur ir 80 grādi un 100 grādi, ja, tad man liekas, tā ir normāla pirts, un man tādā pirtī paliek slikti, un tāpēc es pirtīs vispār neeju. Bet varbūt, ka tu nemaz tādos grādos nedarbojies. Varbūt, ka tu darbojies savādākos. Tad padalies savā noslēpumā, kādos grādos vispār notiek tas viss process. Īstenībā tas, ko es esmu sapratusi un arī mācījusies par šo procesu, ka nav pat svarīgi, cik tajā brīdī ir grādi. Tu vari arī uz 50 grādiem būt, bet uzmetot garu, sataisot ar slotām to karstumu, cilvēkam tāpatās būs tas karstums, jo tās slotas jau ir tās, pieņemsim, pēršanas procesā, tās slotas un tas uzmestais gars ir tas, kas veido to. Un, personīgi manā pirtī pār 60 grādiem nē, bet redziet, tur atkal ir vienā pirtī 70 grādi būs tādi, kā manā pirtī ir 60 grādi.
Tur tas Mhm. ir ļoti atkarīgs no pirtiņas. Ja man patīk mitrās pirtiņas, es savu pirtiņu vienmēr samitrinu pirms tam arī, lai nav tā, ka mēs ejam galīgi sausā pirtī. Un tas ir tā, kā man patīk, un tas ir tā, kā es vedu cilvēkus šajā iekšā. Jā, tā kā pie manis pāri 60 grādiem neies, jo man pašai tomēr es pati esmu kā cilvēks, kurš tur telpu, ja es nevaru Mhm. izturēt tur vairāk, un es daru to, cik es varu izturēt, lai, Mhm. ja es tur nezinu, paģībšana no karstuma, nu tas nebūs labi. Bet tā nav bijis, un tā man nav arī bijusi sajūta, ka es kādreiz varētu paģībt. Bet jā, tas ir. Uh, nu, nebūs pa karstu. Nebūs pa Mhm. karstu, un vienmēr pielāgos. Un vienmēr ir manā pirtiņā ir lodziņš, ko es arī paņēmu no savas pirtnieces, kad taisījām pirtiņu. Viņai ir lodziņš, un domāju, oh, tas ir baigi labi, jo tas gaiss ienāk iekšā, tad, kad tieši pēršanas procesā ir kādā brīdī ļoti, ļoti svarīgi ir šis. Svaigais gaiss arī ienāk, nu, tas neizjauc to pēršanas procesu tajā brīdī. Tā kā tas viss ir atkarīgs, jā, pareizi uzmetam, pareizā laikā uzmetam garu, sataisam smuki, savirpinam slotiņas un taisam to visu, jā. Un tad pakāpeniski to jārā. 15, apmēram 15 minūtes iekšā, pēc tam ejam ārā, darīt savus procesus, atpūšamies, bišķiņ, ja ir vajadzīgs arī pēc lidināšanās vēl pasēdēt ārpusītē, pasēžam bišķiņ, tas ir, nu, cilvēkam, mans svarīgākais ir, lai cilvēks sajūt. Jā, es viņam pasaku, šobrīd būtu tas brīdis, kad, nu, tā kā būtu labi, ja mēs ietu iekšā, Mhm. bet ja tu vēl nevari, tad, nu, paliekam ārā. Mhm. Nu jā, tātad šis nav process, kur ir, ai, nu tā pirtniece jau labāk zina, ja viņai ir 15 minūtes, man tur jāklapē, tad viņa man Jā, klapēs jā. 15 minūtes un man ir jāciešās, jo viņa labāk zina. Tas nav gluži par to, tieši otrādāk. Jā, es gribēju vēl paprasīt, teiksim, nu, piemēram, ja Lindai, oh my God, man viss griežās, es mirstu nost, tev ir, lidināšanās. Vai ir kaut kādi, nu, vēl fizioloģiskie procesi, kas, teiksim, kad pirmo reizi notiek, var nu, tādu bišķiņu paniku noķert, ja, jo tu nesaproti, kas notiek, bet kas patiesībā ir normāli. Jā, tas var būt esot pirtī pašā, kad tu esi nopērts, vai tu esi arī ar to pašu skrubīti, jo nu skrubis ir augi, vai nu pliki augi, vai sāls ar augiem. Un tas arī ir tāds enerģētisks process, tomēr tu attīries. Bet pārsvarā pēc pēršanās ir tā, ka tad, kad tu celies augšā, varbūt tā sajūta tāda kas tikko notika. Ja? Un tad ir tā, ka ļoti bieži es vedu pie rociņas vispār ārā cilvēku no pirts, jo ir tā sajūta, ka nu, var noģībt, ja? Bet tas nekad nav noticis. Un tā ir Mhm, tāda sajūta, nu, kas ir pēc tā pēriena, tāda atbrīvojoša sajūta. Un liekas, tavs ķermenis ir vienkārši tā kā tāda lupatiņa. Ja? Un tas ir, mhm, kas var likties, nu, kas ar mani notiek. Nu, tad pēc tam, jā, tas ir tas Lindas gadījums, kad tā augstā ūdens šalts vai tevi pārsvarā, nu, tāpēc arī ir peldēties pēc savas pirms pieredzes, peldēties vietā, kur tu nevari nu, nostāvēt, kur tev ir pa dziļu, vai tu neesi ar kādu, kas ir apkārt. Nu, pēc pirts tomēr es saku, ka jābūt uzmanīgam, jo var tā galva, tu vari paiet arī zem ūdens, tāpēc arī ir pēc pirts, ja es esmu arī, nu, tad, kad es neesmu savā pirtiņā, bet kaut kur citur veikusi pirtiņu, tad, pieņemsim, dīķis vai upe, kad ir, tad vienkārši uz rokām. Linda zina, kā tas ir. Tad, kad tevi elpina, ja, tieši tādā veidā arī tikai iedomājies, ka tu elpo tajā augstajā ūdenī, es tajā zvaigznītē vai kā, ja, tad tev vēl nāk klāt šitais. Nu, tad iedomājies, tas arī ir tas, ko man, protams, varbūt kādreiz man būs citā vietā pirts, ja, jo šoreiz pie mūsu pirts dīķi nevar izrakt. Bet tas ir tas, kas man pietrūkst, tāpēc man arī gribās to vai baļķi, vai kā, jo tā ir tā sajūta pēc tam, pēc tās pirts, nu, tā lidināšanās. Ir ok
var to panākt arī ar to augsto ūdens šalti, un pēc tam, kad tu apgulies tajā zemē vai uz paklājiņa vai vienalga. Jā, un tad ziemā man ļoti patīk pēc pirts vispār, ka tu ietinu visu tevi tādā vilnas sagās, un vēl tādas mammas vecās riktīgās vilnas sagas, un tu rīktīgi tevi satin tādā kokonijā, tu tikai galva ārā, un tu vienkārši tur baudi. Ir cilvēki bijuši, kas aizmieg pēc tam vienkārši sevi skatīties, ko viņi tik ilgi. Nu, es tur patās iekšā pirtiņā. Un vienkārši ir aizmidzis no tā kaifa, kas ir pēc tam. Jā, tā kā tas ir tāds pozitīvā nozīmē, ne tāds kaut kas pārdabisks, bet tāds tiešām maģisks process, ko, man liekas, tā pirts ir, tāda rīktīga attīrīšanās, un nevis tikai ķermenim, bet arī garam, dvēselē un savienošanās visām daļiņām kopā. Un es to laikam daru tikai tāpēc, ka es redzu, kā tas strādā un kas notiek. Man šķiet, ka ļoti daudziem ir. Un mēs vispār esam ieprogrammēti uz to, ka, ja mums kaut kas tur notiek, galva sareibst, nu būs slikti, tur ģīpšu, miršu, un vēl vissliktākos scenārijus jau bez mazliet pie ārsta jāpierakstās, viss jau tur būs. Un tas pats, kas notiek elpošanas sesijā, kad cilvēkiem galva reibs, viņiem liek, ne, viss man jābeidz elpot, un patiesībā tie ir dabīgi procesi, kas mūsos notiek, un mums ir jāļauj viņiem notikt, jo tikai tajā momentā mēs spilgtāk savienojamies ar sevi vai sajūtam kaut ko. Un man šķiet, ka tas ir tas, no kā cilvēki, es nezinu, ir iestāstīts šitas, jo labi, es nerunāšu par visiem, bet pieņemsim par sevi, kaut vai tīri par to pašu tur nēšanu, tur ilgāk nēšanu, ja. Man tur galva sareiba vai tur man cukurs nokritās, man dēlam ir diabēts, un man ir pieejams glikometrs. Un man ir bijušas tās reizes, ka man liekas, viss, tūlīt jau neesmu ēdusi, ir noteikti zems cukurs, un vēl tur tūlīt būs, un es izmēru, cukurs ir labāks nekā ideāls, perfekti. Tāpēc bieži vien tādus dabīgus procesus cilvēkiem ir iestāstīts, tā kā šī, kā mēs sauktu, ja, medicīnas laikmetā, ka tādi dabīgi procesi, kuriem mums vienkārši jāļauj vai jāļauj pāriet, apsēdies, vienkārši neskrien, galvas sareps, varbūt tev vienkārši ir jāapsēžās, tad tev sūta zīmi, ka tev viss kārtībā, vienkārši neskrien, nemēģini noķert tur lapso aiz astes vai kaut ko. Ka bieži vien mēs palaižam garām, domādam, ka pasaules otrais gals. Un tagad es šito vairāk nekad nedarīšu, jo man palika slikti, bet patiesībā bieži vien tie ir tik ļoti dabīgi un veselīgi labi procesi, ka mums ir, man liekas, iestāstīts, ka būs slikti un jāizvairās, jo tajā momentā, kad cilvēks savienojas ar sevīm, viņš jau nevienam nav izdevīgs. Viņš jau zina, kas viņam ir vajadzīgs. Viņš jau zina, ka viņam nevajag zāles. Viņš zina, ka viņš var pāelpot un viņam būs labi. Viņš zina, ka viņam nevajag tur psihologu, ka viņš var pats sev, pagaid, šitas man pacēlāks augšā, es pats zināšu, kā to norīfreimot vai izdarīt. Baigi neizdevīgi, vai ne? Cik daudz tās lielās tās sistēmas sabruktu, jo cilvēki sevi sajustu patiesi. Mans jautājums tev ir... Es drusciņi pirms tu ēdēji jautājumā, es nostāšos drusciņi opozīcijā, jo, mums ir izdzīvošanas instinkts, kas nav iestāstīts, kas ir iedzimts vienkārši, un tad, kad ar tevi notiek kaut kas tāds, kas tavā pieredzē ir nenormāls un abnormāls, tev vienkārši ieslēdzās automātiski izdzīvošanas šis te refleks, un tā tad kaut kas ir slikti. Tātad, ja es iecērtu rokā, man tur ir sāpes, man tur ir jāpievērš uzmanība. Ja man sagriežās galva, ja man sanāk tur parauj uz augšu, tas ir vienkārši signāls, stop, kaut kas ir slikti. Bet tikai tad ir jautājums, vai tev ir blakus tas cilvēks, kurš tev pasaka, elpošanā tas ir ok, pirtī tas ir ok, vai arī tu to nevienam nepasaki,
un pie sevis sev izdomā, nevis tagad es mirstu nost un sveiki. Un tāpēc, kad, nu jā, ir, protams, arī tas, ja tev ir, tas viss ir atkarīgs no tā, kāda cilvēka tev ir apkārt. Jo, ja tev ir tas, kurš pasaka, tas ir normāli, tad tev būs ok. Ja tu aizēji tajā pirtī pirmo reizi ar savu vecmāmiņu, kas pateiks, oh, my God, nē, davai aizēj tur baldriāņus iedzer vai ko tūlītās tu tur atstieps kātus, tad tev šādā veidā rodās tā programma, bet viņa rodās no dabiskā cilvēka refleksa vienkārši. Un kas ar tevi tur notiek tālāk? Un, nu jā, nu arī teiksim tas par to, ka es pati ar visu tieku galā, nē, es nevaru pati ar visu tikt galā. Man tomēr 90% es varu, bet ir tās reizes, kad es tomēr nevaru, jo mēs nevaram ieraudzīt visu, jo mēs jau negribam ieraudzīt. Mums pašiem tas nav izdevīgi. Un tāpēc, jā, reizēm tas ir iestāstīts, bet tas cēlonis ne jau vienmēr, bet tas ir vienkārši, jā, nu, izdzīvošanas instinkts, kurš mums Tas, ko tu visiem. saki, tas jau nav, tas galīgi nav opozīcijā pret to, ko es teicu. Es tieši Tas ir gribēju šito dabīgs. teikt, ka tā galīgi nav opozīcija. Tas ir Nē, nu, tas papildinājums. Tas jau sākotnēji ir par tāds, to, ka mēs ka esam, mums tas, ir, ko mums ir mēs kāds runājam, iestāstījis, bet, nu, tas cēlonis ir iestāstījis, ka dabisks. tas ir slikti. Tas ir tas iestāstītais. Tas ir tas, ko tu saki. Tas process ir dabīgs. Un jā, kādreiz tas liecina, kad ir slikti. Bet, ja mēs paņemam, kad iestāstīts, tas ir mainstreamā, tik līdz kaut kas notiek, tā ir slikti, vajag dakteri, vajag šito, vajag zālītes, balderjānīti, ak, Dievs, tas ir slikti. Tas ir Nu tieši jā, tas atkarīgs ko no tu tas, saki. tas Tas ir atkarīgs no tā, dabīgs kas ir apkārt, process, jā, vienkārši, un jā. tās omītes ne jau sliktu gribot, tur jau tā lieta, ne jau sliktu gribot un ne jau nepareizi. Vienkārši tas ir tā, kā tas ir tagad aizgājis. Un tā ir. Un tas ir tas, tu perfekti pateici, tā kā skatāmies, kas mums ir apkārt. Tie, kas mums stāsta, ka mums ir pēdējā dieniņa, visi kaimiņienai bija šī tā, un viņi 3 dienas novilka. Vai tomēr mēs tā kā ieklausāmies, ka, ok, šitā arī var būt. Šitas ir tāds dabīgs, normāls process. Ne? Tas galīgi nav. Tā ir dabīga, tas ir dabīgs process, tikai kā mums to paskaidro, kas tur tajā mirklī notiek. Jā, ļoti es saku, ļoti labs papildinājums, Ines, tas bija. Es tā domāju, nu, ko tu tagad teiksi, kas tagad būs par opozīciju? Un, nē, tā nav opozīcija, tas ir rīktīgs, jā, papildinājums, tā kā, nu, precizējums, kā tas ir, vai ne? Ka daudz, kas jau mums ir tiešām, kā Linda Man ir melnbaltā domāšana, ja tu nesaki pilnīgi to domu procesu, kas ir man, tad tā ir opozīcija. Tas... Redz, man atkal tīri pēc cilvēka dizaina, man nav melns un balts, man ir tā kā gan melnajā ir kaut kas, gan baltajā ir kaut kas, un tajā visur pa vidu ir trešais pelēkais, kurš pasaka īstenībā daudz vairāk. Bet, nu, ja dzird tikai melno un balto, tad var arī nesadzirdēt to, vai ne? Nu, nē, tas ir bišķiņ savādāk, bet, nu, tā man vienkārši, nu, tas ir mans automātiskais, jā, ir digitālie cilvēki un analogie cilvēki, un tie, kam ir melnbaltā domāšana, tas nav no cilvēka dizaina, tas ir no uztveres un no domāšanas, ir tie cilvēki, kuriem ir melns un balts, uzreiz vienkārši automātiskais, un tad ir cilvēki, kuriem ir 50 Shades of Grey. Es tieši šito, Inese, gribēju teikt, ka tas tev bija ļoti svarīgi precizēt, jo tev ir spēja iejusties, kā šo varētu dzirdēt tie cilvēki, ja, kuri sadzirdētu tikai to daļu, ko Linda saka, nepieliktu klāt to daļu, ko tu precizēji. Tev ir šis, jā, pilnīgi, ka tev ir tā spēja sadzirdēt vēl tā, un tāpēc tev ir svarīgi precizēt, jo varbūt tiem cilvēkiem vēl būs svarīgi šitais, ja. Nu, jā, un tas patiesībā tas var būt tas viens mazais šitais te var būt par iemeslu, kāpēc es izvēlos iet vai neiet. Un tāpēc jā. Nu jā, nu tāpēc mums ir kopīgs podcasts. Man jautājums bija tev, kā tu pati jūties pēc tam, kad tu esi novadījis šādus procesus? Ļoti labs jautājums. Tāpēc tad, kad es sāku, man nesen tieši vīra tēvs teica, es dalījos, kā es jūtos, un viņš saka, godīgi, tad, kad tu pateici, ka tu šito darīsi, domā,
kāda Dita vispār tur pirtniece, vai kas, es saku, nē, es jau neesmu arī pirtniece, viņš saka, nu, bet tu taču dari to, es visu to, es saku, jā, un viņš saka, es vispār domāju, nu, kas tas vispār ir, ko tu tagad te? Izrādās, man pašai sākumā bija tā, ka man bija bail. Es tieši biju šo paņēmusi, jo, oi, tas taču ir grūti, tur taču ir fizisks darbs, tur ir visas, un man taču ir rokas, es jau biju tik pilna ar programmām, tad, kad es vispār pirms gadiem to sāku, man taču ir problēmas vienmēr ar šito vietu, man viņa nav stipra, ja, un man te kājas to visu, un tas karstums, un tas viss, un, protams, ka pēc pirmajām pirtīžām es biju pilnīgi beigta, un tā, ka es domāju, es pirmajās domāju, ka man jau bija vīrieša daļa, vai kas, kura tur daļa uz beigām. Domāju, kā lai es šito vēl izturu ārprāt? Es šito, nē, es šito nedarīšu. Es jau visu sapirkusi, šūpulīšus, visu jau gatava. Nu tā, nē, es visu iešu mājās, teikšu vīram, tā ir kļūda. Un tad es sāku iepazīt sevi, iepazīt, kas ir kanāls, kas ir ieiet savā kodoliņā, kas ir vispār noskaņoties, kas ir tas. Un tas, kā es jūtos pēc pirtīm, tas ir vienkārši tā kā man būtu veikts rituāls. Ja? Es esmu tik brīva, es esmu tik viegla, man ir tik viegli. Es varu vēl tajā vakarā, nu, labi, protams, ir tāds nogurums. Protams, ka ir, nu, tas ir fizisks darbs arī, ja, tavam ķermenim visam. Bet tieši uz saulgriežu laiku man bija 2 vai 3 pirtis pēc kārtas dienās. Man bija 19. pirts, man bija 20. pirts, un vai 21. vai 22. kaut kā, nu tur tā bija. Un es to toreiz biju salikusi pilnīgā plūsmā tādā, un tikai pēc tam es tā domāju, pāc, kā. Un es biju tik spēka pilna, es vēl varēju pēc tam ar ģimeni, ar bērniem, nu tāds, un es pēc tam vīram saku, ir. Es esmu uzķērusi to, kā to darīt. Nu, tā, lai būtu vislabākajā veidā priekš manis un priekš klienta, jo es izdaru nu, pa pilnu programmu tam klientam. Bet tajā pašā laikā tas, ko es sapratu, ka es sākumā devu visu ārā no sevis. Nu, tā kā es atdevu tikai no sevis, es sevi atdevu tajā visā. Tad es iemācījos, kā strādāt plūsmā, ka rekur man dod, un es paņemu sev un iedodu to, kas tam cilvēkam ir vajadzīgs. Paņemu sev un iedodu to cilvēkam, kas ir vajadzīgs. Cilvēks ir piepildīts ar to, kas ir tieši priekš viņa, un es esmu saņēmis to, kas man jāsaņem caur šo procesu. Un vienkārši tas ir maģika, kā tas viss notika. Un kā tas viss mainījās, kā tās manas sajūtas un tās pirtis arī ar katru reizi viņas kļuva arvien tādas piepildītākas, spēcīgākas. Un es arī sāku just, ka kādi cilvēki, pilnīgi citi cilvēki sāk nākt uz tām pirtīm. Ja? Ar citiem pieprasījumiem, nevis tā, ka cits cilvēks vai kā, bet ar citiem pieprasījumiem jau ar tādiem. Un atnāk cilvēki, kas tur mostās, ja, kas beidzot viņi nemaz nezina, ka īstenībā tik daudz cilvēku jau ir modušies. Ja, viņi domā, ka viņa tā vienīgā ir un viņai nav neviena apkārt, un ko man tagad dara. Un viņa caur šo viņa uzzina, ka ir tik daudz. Viņi zina, kur informāciju, ar kuriem tur, nezinu, piesakot Instagramā, ja, ka pāc. Tā kā, jā, tās pilnīgi cita sajūta tagad ir veicot tās pirts, kā bija pirms gadiem, kad es to sāku. Un tas ir darbs ar sevi paralēli, jo tu nevari ar prātu izdomāt. Jo es jau zināju, tas jau nebija mans prāts, kas man teica, ka man tas ir jādara, ja, bet es nezināju, kā vēl to darīt. Caur to, ka es aizgāju uz turieni, tas man vienkārši lika turpināt darbu ar sevi. Man liekas, tas ir katra laba speciālista mazais noslēpums. Darbs ar Jā. sevi, vai ne? Jo nekas jau nebeidzās ar visu to, kad mēs esam, zinām visu kaut ko. Mēs paplašinamies un augam un kļūstam labāki un foršāki un visādi citādi labāki. Mēs turpinām darbu ar sevi. Mums ar Ines ir tāds kopīgs projekts, Dievišķais restarts. Un kā viņš radās? Radās tā, ka mēs apmainījāmies ar savām sesijām, sajūtām, cik ļoti labs kombo ir tas. Un tad mēs vēl izstrādājām to
nu, 2, 3 mēneši mums gāja. Un mēs Mm. vienkārši ar visu tikai to, ka mēs likām kopā, tur visu tur darījāmies, tā kā taisot to programmu, mums pašām notika tas dievišķais restarts ar visu to, ka mēs jau bijām tās sesijas izgājuši. Vienkārši caur to enerģiju, caur to Jā. praksi pašām notiek tas dievišķais restarts. Tāpēc mēs esam tik ļoti pārliecināti, ka tas ir vienkārši foršs produkts. Un tas ir, es teiktu, katra speciālista mazais laba speciālista mazais noslēpums, ka viņš turpina strādāt ar Mm. sevi. Un vēl man pašai tāds baigais atklājums ir tieši tā kā pamēģinot daudz dažādas metodes. Un tas ir tas, ko mēs tā kā arī uz podkāstu, ja, ka mēs aicinām citus speciālistus, lai, nu, ne jau viena, teiksim, viena metode ir tā, kas tā Mm. universālā, viena perfektā. Viņa ir līdz kaut kādam laikam perfekta, bet pieliekot kaut ko citu klāt, tu pavisam savādāk paskaties uz to, ieraugi no citas puses. Ja? Nu, tā kā rekur krūzītē ir cik daudz šķautnīcu, un tu visu laiku ej no šitās, jā, tu vari tā kā aptvert, vai ne? Bet tas var prasīt ilgāku laiku. Tu Mm. atnāc no šejienes, no šejienes, no šejienes. Nu, tā kā īsākā laikā tu vari ieraudzīt, aptvert un izdarīt daudz dažādas lietas. Un tas arī ir tas, ko tu dari. Ja? Nevis tikai pirts, bet tur vēl somātika klāt, tur vēl droši vien ar tevi vēl lakati. Vai Jā, ne? es tieši, kad tu runāji, tagad es tieši gribēju teikt, ka es aizmirsu, ka jā, man arī rebozo lakati, un tas papildinot to, ko tu teici, ka tikai arī darot, ejot un ar šiem cilvēkiem strādājot, es tikai izveidoju šos savus, nu, tā saucamos produktus, jā, rebozo. Tikai tādā veidā sapratu, ka rebozo nav beigās jāliek, rebozo ir sākumā jāliek. Sākumā man likās, pirts ar prātu, izdomāju pirts un pēc pirts rebozo. Pēc pirts vairs nekādus rebozo negribās. Nevienam, pārsvarā nevienam negribās pēc pirts rebozo. Pirms pirts somatika vai rebozo ir ok, tas ir viss kārtībā. Un tas, ko es gribēju teikt, jā, kas ir nu, tāds mans milzīgais iegūms, ka jā, man ir tas enerģētiskais darbs, man ir enerģētiskā puse, ka nu, kad es nedaru tikai fiziski tajā pirtī, ka man ir tā jūšana, man ir tā zināšana, ka tur kaut kas ir, jā, un tas cilvēks man pats tiešām caur ķermeni, caur savu enerģiju parāda. Bet es saku, ka ir ļoti svarīgi, jā, es patēju pie speciālistiem, nu jau tagad šos gadus tikai pie speciālistiem, kuriem ir šī enerģētiskā puse, ja, kas zina, ka es aiziešu uz masāžu, un tas būs vesels process, nevis tikai masāža, kur man tikai ar manu nu, ķermeni izdarīs to, Mm. kas man citreiz, jā, labi, saliec man ķermeni vietā. Ko līdzēs, kas saliks man ķermeni vietā, ja es iešu pēc tam un nezinu, ar tām pašām savām programmām, ar visu darbošos, ja visu laiku likšu sev virsū šeit savu nastu, visu. Ja. Protams, kad aiziešu atkal, nu, saliec man vietā pāris dienas un viss. Nu, tāpēc arī ir, man gribās, lai mans klients arī ir tas, kurš nāk, viņš saprot, ka jā, mēs šeit strādāsim ar ķermeni un ne tikai ķermeni, bet paralēli arī tev ir kaut kas jādara. Nu, paralēli, jā, ej, nu, kas man tagad, protams, kāpēc piemina elpošana, tāpēc, ka tā elpošana vienkārši šobrīd ir tas aktuālākais manā dzīvē, jā, ej, elpošana, ej, zemapziņas terapija, bet ej un dari, jo saproti, ka no sesijas uz sesiju vienkārši, nu, tā tu arī dzīvosi, un tad tu nesapratīsi, kāpēc tikai, nezinu, notriec naudu savās sesijās, jā, bet dzīve nemainās, nu, un tas ir tas, kad ir ļoti svarīgi šīm paralēli šīm fiziskajām praksēm, kas ir elpošana un zemapziņas terapija un vēl kur tu ej, kad ir tas darbs ar to ķermeni. Rīktīgi to ķermeni sajust, līdz kaulam to ķermeni sajust. Nu, jā, man liekas, ka pirts ir tas fantastiskākais veids, kā to ķermeni rīktīgi tā spēcīgi sajust. Jā. Mhm. Ko tu ieteiktu cilvēkam, kurš nekad nav bijis pirtī un vēlas sākt ar apzinātu pieredzi? Noteikti sameklēt cilvēku, kas uzrunā, kur tu jūti. Tas ir numur viens. Vienkārši sajust, ka tev ar šo cilvēku ir šī savibrēšana kopā, ka tu vari viņam uzticēties, uzrunāt viņu, pirms tam izrunāt vispār, jā, ka tu neesi nekad bijis un ka tu gribi mēģināt.
un kas ir tas, kāpēc tu gribi mēģināt, saprast, kāpēc tu gribi mēģināt, tāpēc, ka tagad, nezinu, draudzene kādu ieteica, vai tu vienkārši jūti, ka tev ir tā zināšana, ka tev šis ir tas, kur ir jāmēģina. Bet izvēlēties tiešām, man liekas, to cilvēku ir pats svarīgākais. Sajust, ka tas cilvēks, pie kura tu iesi, būs tas tavs paudonis, kurš tev palīdzēs. Un vienmēr saprast, ka tu drīksti, man nepatīk, labi, teiksim, kļūdīties, jā. Tu drīkst arī nesajust ar pirmo reizi, ja tu ceļš vēl tikai tur mācies sajust vai kā, tad drīkst arī izvēlēties otro reizi, jo, cik speciāls tu tik viedogu un cik speciāls tik prakšu, un neviens tev neiedos vienādu pirti, neviens tev neiedos vienādu elpošanu, neviens tev neiedos jebko. Pēc, jā, šī pati pēdējā tiešām sieviete, kas šī ārzemniece, ko es minēju jau, ja šī bija pirmā pieredze, un viņai pusotru gadu viņa nevarēja pierakstīties. Visu laiku viņai nesanāca Latvijā. Viņas visu laiku gribēja, viņa rakstījās, tad tur, kur viņa gribēja, nevarēja, tad tur nevarēja. Un šeit arī man kolēģe vienkārši, kas ir pirtniece, viņai mani ieteica. Un man bija tieši viena brīva diena, un tieši tajā vienā brīvajā dienā arī viņa varēja. Viņa saka, nav sakritība. Un tu vienmēr dabūsi, tu tiks pie tā cilvēka, caur kuru tev ir jāgūst šī pieredze. Bet noteikti mēģināt. Un galvenais ir, ja īsi pirms parādās bailes, tāpat iet tajās bailēs iekšā un aizbraukt uz to pirti un skatīties, kas tad tur būs. Jo tad tur ir vislielākā iespēja, ka būs baigi labi. Tās bailes, kas parādās pēc tam, kad ir pieņemts lēmums, tās neskaitās. Tās neskaitās, jā. Tas ir vienkārši uzreiz zaļais karoks, yes, davai nāc un ej un dari, Jā. un tur būs vienkārši mega. Ines, mēs tevi uzrunājam, tevi uzrunāja. Mēs tevi pārliecinājām. Nevis tādā ziņā, ka mēs pārliecinājām, bet vai mēs iedrošinājām tevi? Es sapratu, Pamēģināt. es ceru, ka tas moču ārprāts man tur tā kā neskan cauri, ja? Bet es sapratu, kāpēc tā pretestība no tās pieredzes. Un es īstenībā, man saslēdzās tas, ka žēl, ka es neesmu aizgājusi tajā pirtī, bet ar visu savu ģimeni. Jo es vakar nodevu manuskriptu zvaigznei par grāmatas publicēšanu Nepalikt tumsā, kas ir ceļvedis cauri sērām. Un žēl, ka man nav šī te pieredze, jo tad viņi arī droši vien būtu tajā grāmatā tikus iekšā. Man Tāpēc, kad... cauri. Šis ir tas, jā, piedod, kas tev pārtrauc, bet šis ir, nevar uzskaitīt visu, bet šis ir tas arī, ko pirtī, jā, šīs sēras izstrādāt un pieņemt, un arī par zaudējumiem, gan par bērnu zaudējumiem, gan par vienkārši tuvinieku zaudējumiem. Tā ir lieta, kur arī, jā, pirts var būt kā dziedinājums. Tieši uzrunājot. Jā, tā kā es domāju, ka tas būtu īpaši tāpēc, kad man ir 3 dēli, kas ir zaudējuši tēvu, un kurš pusaudzis ies runāt par savām sajūtām? Neviens, jo ir jau pagājuši 5 gadi, un ikdienā tas jau vairāk nesāp, ja? Bet tas nenozīmē, ka tas ir pilnībā tur atrisināts, un tas būtu tāds labs ķirsītis uz tās kūkas, jo, tikai pateicoties tam zaudējumam, es esmu tur, kur es esmu. Un tā kā strādāts ir un pieņemts ir un viss ir brīnišķīgi un mēs esam laimīgi un priecīgi, bet es domāju, ka tas vēl varētu pacelt to, kam mēs netiekam klāt. Tas varētu pacelt un palaist un atrisināt. Tā kā, jā. Šo var pieredzēt un uzrakstīt vai nu otro daļu, vai atjaunināt grāmatu pēc 2 gada vai 2. Angliskā grāmata droši vien būs, jā, bet jā, žēl, ka tas neiekļuva šajā grāmatā, jo vienkārši vakar es viņu nosūtīju.
Jā, es nevaru pateikt, vai nē, es pa mēnesi vēl pavilkšu, tāpēc, ka man pirtiņā vajag aiziet. Bet principā, jā, nu es tiešām sapratu, kas tās par bailēm un saprotot to, ka es neesmu, nu tā kā, es esmu tavās rokās šajā procesā, bet tu viņu nekontrolē. Tu nekontrolē procesu tādā ziņā, ka tu man nepateiksi, tagad 10 minūtes es tev tur daudzīšu, un tagad 10 minūtes tu sēdēsi ārā, un tam līdzīgi tas nav par to, tas ir, nu, tā ir sadarbība, tas ir kopdarbs, tas nav tāds, tā kā es aizēju pie masiera, piemēram, jā, un masieris tur un izmasē, ko vajag un ko nevajag, un viss stunda beidzās. Tas Es ir. vadu šo procesu, es vadu to procesu. Jā, es viņu mēs neko, neviens neko Mm, nekontrolējam šajā dzīvē, bet es vadu šo procesu. Un tas ir ļoti svarīgi arī saprast tās kaut kādas detaļas, um, tehniskās lietas, kas ir svarīgas. Ja? mm, Par to karstumu, par ūdens dzeršanu, par visu. Nu, ir lietas, kas ir, ir svarīgas, un tās ir manā pāraudzībā. Es zinu, mm, par ko man ir jāparūpē šajā procesā, lai cilvēkam būtu droši, lai cilvēkam būtu labi. Bet jā, tas ir. Nu, tu būtībā es vadu, bet tajā pašā laikā tu vadi. Mēs abas divas vadam šo procesu. Tu no savas mm, puses, jo tu esi šeit atnākusi, un tavs uzdevums šeit ir sevi ieklausīties. Un, ja tu vēl mm, to sākumā var likties, es taču vispār, nu, ko es te ieklausīšos, ja? Bet jā, caur to procesu tad tu jūti, kur ir tā pretestība, kur ir kas. Jā, žēl, man atkal žēl, ka nav pēc nedēļas, jo tieši man būs šī viena arī kliente. Viņa tātad ir ļoti skaisti tur procesi caur elpošanu notikuši un viss. Un viņa tieši pieteicās uz savu dzimšanas dienas pirtiņu. Un, tieši tā, ko es stāstīju, un kā viņai tagad būs tur, viņa teica, es iepriekšējā nebiju gatava palaist. Bet viņa saka, es jūtu tagad, ka es esmu gatava palaist. Viņa saka, un es jūtu, ka man vajag pirtiņu priekš tā. Nu, redzēs, kā tur būs. Tad mēs arī uztaisīsim kaut kādu padalīšos ar jums aizkadrā, mhm, kā šis, jo man pašai ir interesanti vērot šos procesus, jo nu, tiešām ir skaisti. Bet, nu, kā Linda, tu teici, kombinējot šo visu, ir ļoti skaisti tiešām procesi un rezultāti cilvēkiem, kas ļoti, ļoti priecē. Super. Man liekas, tas ir. Tie, kas vēl nezināja, neaizdomājās, ka pirtiņa arī var būt kā transformators, kā pieredzēt, nevis, ka tas ir Noteikti. tā kā iet un izkarsēties un tīri tikai ķermenim, bet ka tas var būt arī, tā teikt, dvēselē un garam. Tas Tad viens no noteikti. portāliņiem, pirtiņa, es vēl saucu par portālu. Jā. Pirtiņa ir tiešām varbūt kā riktīgs Jā, mēs portāls. ceram, ka mēs atvērām kādam, atvērām kādam durtiņas uz jauniem portāliem, Jā. uz jaunām pieredzēm. Un brīnišķīgi, man liekas. Brīnišķīga pieredze, brīnišķīgas iespējas un brīnišķīgi parunājām mēs. Paldies jā, es jums. ceru, ka tu kontrolē to laiku. Jā, man ir pierasts, ka tu kontrolē laiku. Es tagad Es vispār kontrolēju, nesaprotu, mums cik mēs ilgi jākontrolē uz runājam. beigām. Bet... Jākontrolē uz beigām. Jā, um, paldies jums. jā. Uh, Pirms pielikt punktu, es jāpamet makšķer apakaļ, kas ir viens no tādiem cilvēkiem arī iebildumam, kāpēc, teiksim, nu, nesākt kaut ko, ja, nu, tur dārgi, tas štrunts, bet, nu, ja es sākšu, tad man vajag vismaz 10 reizes, un man vajag iet tad reizi mēnesī. Kā tad ir? Vai tev ir tā, kad ir, nu, strādājot ar cilvēkiem, vai tas ir jādara reizi mēnesī, vai tu vari aiziet reizi pusgadā? Kas, nu, ar šiem te kaut kā salaužam šos uzskatus cilvēkiem? Nu, protams, kā jebkurš speciālists, es arī teikšu, ka, protams, regularitāte ir svarīga, vai ne? Tu, nu, tādā ziņā, ja tu vēlies ātrāk tikt kaut kur, kur tu vēlies tikt,
Tad, protams, ka regulātori, bet nu, nav pirtī tāds. Nu, tu saki, dārgi, ja nu šeit es esmu Nu, ļoti, par ļoti visu saka atklāta. dārgi. Par Nu. visu, bet es esmu ļoti atklāta. Es varu arī saviem klientiem pateikt, es saku, tad, kad tu izvēlies sevi un tu redzi pēc tā viena procesa vai masāža vai kas, ka tas vienkārši ir labākais, kas šajā mēnesī ar tevi varēja notikt, tu jau ieliec nākamo datumu. Es jau tā strādāju ar savu masieru jau vairākus mēnešus. Viņi ir pacēlusi cenu uz 220 € par masāžu, bet es viņus esmu, var teikt, gandrīz 4 stundas. Un zinu, ka tā nav tikai masāža, tas ir process. Un es eju katru mēnesi, Mhm. neskatoties vairs, jo es zinu, kā ir žēlot priekš sevis. Es zinu, kā ir neatļaut sev. Bet tas vairs nav stāsts par mani. Un es to arī redzu, kad arī manas klientes sāk jau to arī jau ieviest savā ikdienā, savā dzīvē. Bet jā, atbildot uz jautājumu, nu nav tev jānāk katru mēnesi tagad obligāti, ja? Nu, uz tādu. Bet tas, kas ir, man liekas, forši, kas varbūt, nu labi, tu atnāc uz tādu individuālo, bet manā piedāvājumā es jau piedāvāju arī šīs grupas pirtiņas, kas ir, nu, viņas ir mazliet lētākas, protams, kā individuālā, ja tā arī ir iespēja. Un tur ir nu, divas, nebūs tāds process, varbūt kā tev ir individuāli, bet arī grupā tu saņemsi citu procesu. Es atkal saku caur to cilvēku, kas tev ir otrs atnācis vai vēl divi. Tāpēc vienmēr ir tā iespēja, ja tu ieliksi sevi tajā pirmajā vietā, tad tā dārdzība vairs nebūs. Un ja tev vēl liekas, ka kaut kas ir dārgi, tad rekur ir ar ko pastrādāt vēl. Jā. Un šis, ko tu pieminēji par to grupas, ja tad ir lietas, ko nevar viens tu gribēdams, nevar atstrādāt. Viņš nāk un atstrādājas tikai grupā. Tā kā šis arī ir lietas, ko nevar grupās atstrādāt, kur jāiet individuāli, bet ir lietas, kuras nevar atkal individuāli. Vajag tieši to otru, kas iztrigerē, varbūt, kas izbesī, kas kaut ko izdara tādu, tā kā, kur tu vispār spēj sevi ieraudzīt. Tā kā Mm. tas, kā tu saki, nekas nav, nu, viss saliekās tieši tā, kā vajag. Un, jā, Jā, maģiks notiek. jā. Jā. Jo tas vēl pabeigšu par to, cik reizes, tā tad nav tās reizes, bet pirtiņa ir ļoti skaists. Tā kā reizēm gan kā iesākums kaut kam, vai gan kā noslēgums. Viņš var būt, protams, process, ja, bet, nu, kad tu kaut ko noslēdz, kad tu saproti, ka rekur ir tēma, ja, kur tu esi, nezinu, elpojies, pieņemsim, un tu jūti, ka, nu, lielākais darbs ir izdarīts. Mēs nekad nevaram zināt, kas vēl kaut kad atnāks, ja, nezinu, elpojam tēva lietu, ja tur atnāks kaut kad, nezinu, vēl, bet ja tu jūties, ka, nu, viss, es esmu tādu darbu izdarījusi, nu, tā pirtiņa ir vienkārši tāds ķirsītas kūciņas, ja, ka tu noslēdz šo un apbalvo sevi par to lielo darbu, ko tu esi veikusi. Jā, tāda sevis palutināšana sanāk process, bet sevis palutināšana, jo nu, neviena sieviete nav aizgājusi un teikusi tikai, ka oh, te gan nostrādājos, jā, bet tā ir tāds, oh, es jau gaidu nāk, kad es atkal, un, protams, jā, tas ir, kā tu sevi ieliec. Mhm. Nu, superīgi. Un es domāju, ka ļoti, ļoti nozīmīgi arī ir tas, ka cilvēks aizejot redz, ka tu neesi iztukšota un gar zemi. Tas jau arī ļoti daudz ko dod, jo Mm. savādāk, ka cilvēkam ir šī sajūta, ka, oh, my God, es salauzu to speciālistu, tad nu, tā kā negribās tur vairāk atgriezties. Tad, kad Tā es kā, esmu zemu, tad man nav darba. Tad pie manis nenāk. Tas mhm, vienkārši tā strādā. Tad man liekas, kāpēc ne? Kāpēc ne? Tāpēc, ka tev šobrīd ir bišķiņ jāpastrādā pašai, ja? Ar sevi mhm, un jāiedod sev. Un tad, lai gan, protams, es regulāri dodu sev, bet mēs paši zinām, ka šajā dodošajā profesijā ir reizes, kad ir tā pauze ļoti, ļoti svarīga. Un viņa nāk vienmēr par labu. Bet jā, mhm. es arī neņemu īstenībā tad cilvēks, ja ir reizes, ka es esmu arī atteikusi, ja es jūtu, ka galīgi nē. Lai gan citreiz Mm. atkal ir bijis tā, ka
es domāju, oh, nu kā būs, kā būs. Un tieši caur šo procesu vienkārši ir ļoti skaisti, gan apusēji, kā es šodien vīram arī viņš aizbrauc uz darbu. Es saku, nu, lai tev transformējuši šodien. Viņš elpinās, bet es saku, lai tev transformējuši šodien. Bet, ka tas vienmēr tā ir. Ar katru klientu mēs jau transformējamies. Mhm. Super, jā. Nu, tad es domāju, ka es tiešām nezinu, cik laiks ir paskrējis, bet laiks ir paskrējis, un paldies tev par šo te jauko sarunu. Ne tikai jauko, bet arī informatīvo un nozīmīgo. Un es domāju, ka tiešām šādas tādas bailes, nu, mēs esam bišķiņi te palauzušas, pagaismojušas, jā, tu arī Parādījušas noteikti. gaismiņu tuneļa galā. Jā, un varbūt uz beigām tu vari pateikt, kur tu strādā, kurā Latvijas rajonā un kā tevi sameklēt. Mēs, protams, arī pierakstīsim komentāros, es ielikšu, kā tevi Mhm. atrast. Bet, nu, vienalga vienkārši bišķiņi ieskicē to, kur tevi atrast. Es esmu Latvijā, Ogres rajonā Lielvārdē. Vienā no spēcīgākajām Latvijas vietām, Lielvārdē pie Daugavas. Nu, neesmu es pie Daugavas, bet nu, turpatās. Jā, tā kā Instagramā es esmu Dita sajust sevi. Un telefona numuru jāsauc arī. Nē, nē, nē. To lai, Jā, tā kā to lai sameklē. jā, es darbojos Lielvārdē savā pirtiņā, mūsu īpašumā. Jā. Tā kā droši Tā kā gaidīšu ciemos. braukt, Varbūt Inese, tu braukt pēc ciemos. 20 gadiem lauzīsi savu pirts. Jā, nu man uznāca tāda interese, tiešām varētu ar tiem visiem bērniem aiziet kopā, varbūt uztaisīt noslēgumu tam sēru piecgadēji. Lai gan ir jau kārtībā, jau viss ir ļoti brīnišķīgi, bet nu, tas varētu tiešām kaut kādu neapzināto un nu, tur tās nogulsnītas kaut kur no apakšas uzskalot augšā un palaist, um, Lai būtu vēl lai, lielākāk. Ja? mm, jā, man kaut kā liekas, ka vasarā man to gribās darīt, bet Vasarā augusta spēks, jā, katra pirts tas ir vienkārši. Tagad rudens pirts vēl slotiņas vēl var, tā kā arī no dabas. Tas ziemā ir atkal, es gaidu, kad būs sniegs. Es ceru, ka būs sniegs, jo tās sniega pirtiņas ir vienkārši patiesi, vienkārši baudu. Bet vasarā, pavasaris, vasara, kad ir tas augusta spēks, dzīvo augusta spēks, tas ir kaut kas, kas, nu, tie, kas iet tikai ziemā pirtī, jūs esat daudz palaiduši garām. Vasaras pirts vienkārši tāda enerģija. Jā, Nav ko piesieties. Tas tāpatās, ka, nu, ja tu visu laiku piesienies tai ziemai, tas tā kā ar to trauciņu. Tu redz tikai vienu pusi. jā, Aizies vasarā, ieraudzīs arī otru. jā. Super, labi. Paldies! Paldies tev par sarunu un ka piekriti mūsu mega plašajā kanālā nākt un dalīties ar savu darbiņu un to, ko tu dari un to, ko tu jūti. Un tiešām, lai tie, kas sadzirdēja un viņu šīs te programmas tika paizaicinātas un pagaismotas ārā, tad ejiet un dariet un pamēģiniet. Meklējiet, jā, Un, meklējiet savus speciālistus, meklējiet savus pirts gariņus, pirts dvēselītes, pirts pavadoņus. jo, nu tieši tā, ja viens ir bijis, ja tu esi bijis pie pirmā speciālista, kurš ir dēmonu izdzinējis, tad tas nenozīmē, ka visi ir tādi. Jā, tieši tā. Un, tā kā, jā, Bet seko savai. fantastiski, man fantastiskas no dažādiem arodiem iegūtas kolēģis, kuras ir jāpirtniec un fantastisks. Tā kā es arī ar ieteikumiem varu droši padalīties, ja kādam ir tuvāk kāda cita vai kā tāpēc.
Nu jā, kaut vai, teiksim, ja iestājās tas attāluma problēma, ja Jā, varbūt no lai Liepājas gan varbūt negribās braukt, lai gan, nu, ja cilvēki zina, tad viņi brauc, bet, nu, brauc 3 stundas, ir braukuši ar maziem bērniem un viss. Tāpēc ir tas cilvēku faktors ir ļoti, ļoti svarīgs. Un cilvēkam vajag mm, cilvēku, un tas ir svarīgi, jā. Paldies jums! mhm. Un lai jūsu kanāls iet plašumā, un lai izdodas viss iecerētais, un vēl tas, ko jūs pat nezināt, kas ir iecerēts jums. Paldies! Superīgi. Paldies! Un uz šīs brīnišķīgās nots tad arī liekam to punktu beidzot, ko mēs mēģinām pielikt jau 10 minūtes. Un paldies, kad klausījāties. Un tiešām, ja uzrunāja, kas uzrunāja, ej un dari. Jo starp citu, šis te aptumsuma periods ir brīnišķīgākais, lai Jā, nodarbotos ar to savu transformāciju. Un tāpēc jau tas ir, citi saka, ļoti slikti un grūti, tāpēc, ka tas viss ceļās uz augšu transformācijai, lai tu atstāji visu tajā koridorā un nenes nākošajā savā dzīves posmā iekšā, tā kā noslēdzam. aiziet. Labi, tiekamies nākošajā podkāstiņā. Paldies!